Šeit lūdzu vēl. Par šā gada absolventiem neskādēļ asociatīvi izvēlējos šo skaņdarbu. Dārgakmeņu. Pirms 6 gadiem, pirms 8 gadiem šie bērni vecāku pavadībā, vecāku rosināti, tika atvest uz mūsu skolu, lai apgūtu zīmēt, gleznot, veidot, spēlēt instrumentu, saprast mūziku. Un šie bērni sabira mūsu skolā kā tādi mazi krāsaini akmentiņi, tika sadalīti pa skolotājiem, un skolotāji sāka ar šiem akmentiņiem darboties. Akmentiņi ir dažādi. Gan pēc lieluma dažādi, gan pēc krāsas dažādi, gan pēc īpašībām, bet sākumā dažam vēl to krāsu pat īsti nojaust nevarēja. Skolotājiem vispirms bija jārūpējas, kā jau kārtīgam akmenim, jānoņem dažādas liekas kārtības. Tās varēja būt gan nemācēšana, šaubas, dažreiz bailes, nedrošība, dažreiz slinkums. Slinkums ir kā nezālīte, kas ik pa laikam atkal parādās, un skolotāji atkal viņu veikli tīra nost. Un tad jau parādījās katram šī šķautnīte, kas rādīja šī akmeņa krāsu, īpašību kādu, kas viņam raksturīga. Akmentiņi kļuva arvien gan draudzīgāki savā starpā, burzoties, trinoties, arī kāds savu krāsu ieguva. Skolotāji centās visādi atbalstīt šo šķautni, kuru tad viņi pulēja. Un akmentiņi šo gadu laikā mums kļuva arī mīļi un dārgi. Un tādēļ es šodien patiesi saku, jūs esat šogad mūsu dārgakmeņi. Katrs ar savu kaut kādu īpašību. Mūsu izlaidumu absolventu vidū noteikti ir ametisti, kas ir draudzīgi, kas ir gudri. Mums ir smaragdi, kas noteikti izceļās ar savu īpašību, ar savu krāsu. Mums ir pērles, saudzējamas, lolojamas, jo tās ir ļoti maigas. Mums ir rubīni, emocionāli, kaislīgi. Mums ir dimanti, kas laika gaitā var kļūt par briljantiem, kas ir spēcīgi, izturīgi. Un es, mīļie absolventi, jums visiem novēlu doties dzīvē, kā nu kurš šo savu šeit pie mums noslīpēto šķautnīti turpinās tālāk profesionālā līmenī, kurš šo šķautnīti pats attīstīs un neļaus tai apsūbēt. Un galvenais, meklējiet savam akmenim, savam dārgakmenim viskaistāko ietvaru dzīvē. Jo labu akmeni noteikti izceļ skaists ietvars. Lai jums izdodas. Es jums patiesi vēlu atrast savu ceļu šī ietvara veidolā un noteikti būt dzīvē veiksmīgiem, dažādu darbu darītājiem, kuri saprot mūziku, mīl mūziku, kuri saprot mākslu, paši to var veidot un darināt. Lai jums izdodas! Tagad es dodu vārdu mūsu Sālspils mūzikas un mākslas skolas direktoram Vilnim Borovskim. Es teikšu tā, mūsu mīļiem, viņu vecāki un pedagogi kārtīgo reizi, kārtīgo
gadu ir pienācis šis mirklis, ilgi gaidītais izlaidums. Kad mēs saņemsim, kad jūs saņemsiet apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. Turpinot skolotājas Rūtas teikto par šiem dārgakmeņiem, par viņas līpēšanu, ja, es padomāju, jā, cik te šie dārgakmenīši sāka pirms 6, 7, 8 gadiem, un cik no viņi tagad sēž, cik viņi izturēja, cik viņiem pietika spēka, izturības, cik spēka izturības pietika vecākiem, nu, skolotājiem, izturībai un spēkam ir jāpietiek vienmēr. Jūs esat tie, dēļ kuriem mums ir jāstrādā, jūs jāveido. Varbūt tā neīsti skan vietā šis vārds jūs izturējāt cīņā. Kā skolotāji teica, kāds akmentiņi, dažādie, gan slinkumiņš, gan tur tādi, kā tur visi, ja. Un es domāju, ka Bertolds Brechts ir ļoti skaisti teicis, ka vājie necīnās. Spēcīgie cīnās stumbi. Vēl spēcīgākie cīnās gadus. Bet visspēcīgākie cīnās visu mūžu. Nu, un tie ir nepieciešami. Es jums novēlu. Jūs esat cīnījušies gadus. Cīnaties visu mūžu. Šis jūsu pirmais sasniegums, lai tā jums būtu daudz, daudz. Un tiešām, lai jūs visi mums atmirdzētu kā dārgakmeņi. Veidojiet ietvaru. Paldies jums par šiem skaistajiem gadiem. Paldies! Nu. Tagad mūsu izlaiduma svarīgā daļa, kad direktors nolas rīkojumu par skolas beigšanu un skolas beigšanas apliecības iegūšanu. Tādēļ es aicinu šeit arī mūsu mūzikas, taustīņu instrumentu spēles nodaļas vadītāju Dzintru Kļavinu. Jo šis mums ir interesants izlaidums. Mūziķu nodaļā tieši aiz tā, ka mums beidz vienas nodaļas audzēkļi. Tātad tikai taustiņu spēles instrumentu audzēkļi. Tie ir 6 pianisti un 1 akordeonists. Tātad rīkojums numur 33 izdots 2013. gada 30. maijā par izglītības profesionālās ievirzes apliecības izsniegšanu. Un kā pirmais, nu, es teiktu mūsu jau veterāns, jo šis cilvēks, kurš saņem beigšanas apliecību, viņu saņem atkārtot. Pirms dažiem gadiem viņš saņem apliecības akordeona klases absolvēšanu, un tagad klavieru klasi. Tas ir Filips Babris. Izlaidumā. Mēs esam ļauj izlaidumā. Pagaidīšu, ne? Par pusamiņčā. Nu, kā jūs redziet, pie
kopā pie veikšanas apliecības mēs dodam 7 izrakstu un vēl vienu tādu ļoti interesantu lietu. Mūsu skolā izstrādāto un izgatavoto atzīmi grāmatiņu. Kā es varbūt bieži atkārtojos, kā reizē man saka, tas ir tas dokuments, kuru vai nu ir jāpazaudē, ja ar lepnumu jārāda saviem bērniem un mazbērniem. Jo tu ir pilnīgi visas atzīmes ieskaitas, viss sākot ar 1. līdz pēdējai klasē. Un tālāk es pasniegšu beigšanas apliecību cilvēkam, kurš arī spēlē taustiņu instrumentus tikai nevis horizontāli, bet vertikāli. Tā ir akordeona klases audzēkļie Laura Bendrāpe. Paņemot nākamā absolventas apliecību un iesaisti uzmanīšu atzīmi grāmatiņu. Vai nu cilvēks ļoti nervozējas pirms eksāmeniem, vai nu mājās ir sunis, kaķis vai mazi brālītes. Un saņem apliecību Emīlu Sauli. Ir ļoti daudzus gadus un daudz un dikti spodrinājis mūsu skolu. Jā, es to palaidu arī ar Filipu. Viņu nepateicu, ka tas tiešām mūsu skolu. Es spēju viņu runāt labā nozīmē. Un arī šis cilvēks, kas ir daudzos konkursos starpteiks veiksmīgi, un viens no tiem, kuram notika solo koncerts šeit skolā. Un tā ir Anna Ternavska. Labs vietas. Cilvēks skatās, satraukt un pūš. Nu būs vai nebūs? Būs. Veikšanas apliecību saņem Laima Višņīte. Šī gada pēdējais mohikāns absolvents ir Ieva Estere Zālīte. Tagad savu apsveikumu jums teiks skolotāja Dziņa. Parasti jau šāds
tāds apsveikums saka mācību pārzīmes, tā kā šoreiz man ir tāds gadījums pirmo reizi, ka ir tikai un vienīgi taustiņu instrumenti, kas gan faktiski ir tikai likumsakarīgi. Mēs kaut kā esam kursu no mūziķiem, no mūziķu skaita skolā, kāpēc gan mēs nevarētu vienu gadu būt arī vienīgie absolventi. Bet es labprāt piekrītu, jo jūs esat īpaši. Un savu runu es gribētu sākt ar diviem paldies. Paldies vecākiem. Paldies vecākiem, ka jūs mums viņus atvedat. Jo, ticiet man, tik kolorīgas personības, tik interesantus cilvēkus, bieži mēs šeit nesastopam. Nu, un tā, viņi visi ir vienā kompānijā satikušies un veiksmīgi finišējuši. Un otrs paldies ir pašiem mūsu audzēkņiem par to, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir. Jo šis bija gads, kur ir ļoti izteikta individualitāte, un kā skolotāja Rūta teica, katrs ir cits dārgakmens, ja? Un viņi nebaidījās pastāvēt par savu es, viņi nebaidījās pateikt savu viedokli, viņi nebaidījās argumentēt. Viņi bija ļoti gudri un pateicīgi skolnieki. Paldies jums! Un tagad Martas Fišeres izpildījumā klausīsimies komponista Pētera Barisona prelūdiju. Lūdzu, Marta. Tātad apviesību saņem Jelizaveta Babiča.
Tātad nākamais ir Sabīne Beļska. Apliecību saņem Augstis Bogdāns. Vislabāko puķi atrod. Un nākamais apliecību saņem Toms Dimiters. Apliecību par skolas apkošanu saņem Kalvīna Ieva Gasiņa. Darija Garfunova. Apliecību saņem Violeta Latiņina. Saņem Šarlota Šeflātova. Kā redziet, pēdējā šī gada apliecību saņem Valērija Trabo.
un mūsu skolā tas ir īpaši jūtams. Jo uz parasto skolu ir jāiet gribi vai negribi, tad, kad pienāk pie 7 gadi. Bet uz mūsu skolu tas notiek pēc lielākoties tomēr vecāku iniciatīvas. Ir gan arī dažreiz, kad pats bērns ņem pie rokas un ved mammu vai tēti uz skolu un saka, es gribu mācīties. Un visu šo gadu laikā arī mums noteikti ir ļoti liela sadarbība ar vecākiem. Visdažādākā veidā. Gan tad, kad vajag bērnu uz kaut ko pamudināt vairāk, gan tad, kad vajag arī tādu saprašanu par to, ka mēs kādreiz esam varbūt ļoti bargi, stingri, tad kādam noteikti vajag arī bērnu pažēlot un samīļot un teikt, ka tas jau viss ir tikai lielās mākslas vārdā. Un līdz ar to tagad es dodu vārdu mūsu absolventu vecāku pārstāvjiem. Lūdzu. Mēs kā vecāki, toreiz mēs nākam jums teikt paldies par to, ka jūs esat veiksmīgi tikuši līdz galam, un paldies skolotājiem, ka jūs esat mūsu bērnus tik tālu atveduši. Jūs esat iedavuši viņiem ceļamaizi, lai tagad spēks iet tālāk. Paldies jums! Jā, un vēlreiz gribu pateikt lielu paldies par šo brīvību un radošumu, kas valdīja jūsu skolā, jo tas ir ļoti nozīmīgi mūsu bērniem. Tieši, lai viņi varētu arī paši radoši augt. Lielas paldies! Un tagad Martas Fišeres izpildījumā klausīsimies komponista Pētera Harisona prelūdiju. Lūdzu, Marta.
Mīļie vecāki, paregulējiet, vai var redzēt jūs?